Pateicoties žurnālistiem, mums šodien ir iespēja ielūkoties tā laika notikumos. Jūsu visu neapturamā drosme Latviju ir izveidojusi par valsti, kādu mēs to pazīstam šodien. Dzimtenes mīlestība un jūsu ticība brīvībai un neatkarīgai Latvijai bija un nešaubos joprojām ir spēcīgāka par cilvēcīgām bailēm. Es pats par 19. 20. janvāra nakts notikumiem pa šaušanu uzzināju tālajā Vašingtonā, kur pēc mūsu aizsardzības komisijas improvizētās, kas bija sasaukta rīkojuma un augstākās padomes balsojuma, man bija jābūt ar īpašām pilnvarām, lai lūgtu gluži tāpat kā vienas citas šobrīd Krievijas iznīcināt gribētas valsts prezidentam. Man vajadzēja lūgt Amerikas Savienoto Valstu palīdzību, kliegt cik spēka to, ko mēs nevarējām pārkliet par šīm robežām.